skaties, ko es noķēru. Pasties, tu pasties, kas pa skaistu sapalu. Priekš manis labrīt, priekš jums, kas jau nu tur, nezinu kas. Pulkstens ir 5:30 no rīta. Domāju, jāaiziet uz upi. Ir Jāņu gandrīz priekšvakara rīts. Sanāk, kas šodien pat dienu? Šodien pirmdien. Nu jā, viss ir kārtībā, jā, šodien līgo vakars pareizi. Nu lūk, bet es te no rīta piecēlos, domāju, jāaiziet, jāpaskatās ir. Kārtējais rīts ar ļoti lielu drēgnumu, ar rasu un visu pārējo. Es pilnīgi gumpeļus uzvilku kājās. Bet ir jāuztais nelieli sagatavošanās darbi. Man ir barībiņa. Salaspils copes bodē aizgāja paņemt barību un nevarēja saprast priekš upes, ko labāk ņemt. Šitā ir kaut kāda vaņiļa speciāls un šitas ir kaut kāds ar ķiploku, bet es laikam paņemšu vaņiļa speciāls un ķiploku es atstāšu uz kaut kādām karūsām, tad tā man sanāk. Vēl kas man ir jāizdara makšķeri. Makšķerē man ir iepriekš, kad es biju te tagad lobē, man ir sanāk slīdošais pludiņš man jāuzliek atpakaļ parastais pludiņš, lai es uzliku atpakaļ parasto pludiņu, man no sākuma dabūt parasto pludiņu. Tā tad man jāuzliek pludiņš ir, jāiejauc barība, lai man nav pie upes tas jādara. Un tas ir arī viss, tad jāiet pie upes. Jāliek atpakaļ mans 5-gramīgais pludiņš izskatās. Kaut gan upē ir tik daudz ūdens, ka tā kā pavasarī palos šobrīd ir vislabākais, ko darīt, peldēt ar laivu, nevis makšķerēt tādā ūdenī. Tā, kur tu man esi? Es tak tevi ieliku. Tā, kur tūlītās viņš būs. Šita būs man īstais rekuriņš. Reku tas ir. Nu, likšu atpakaļ šito. Nu viss, manējais 5-gramīgais pludiņš ir atpakaļ. Sviniņš, āķītis. Kasti noteikti es neņemšu pārāk, nav ko nēsāt viņu līdzi. Kasti neņemšu līdzi, paņemšu vienīgi pastīšos āķīšus, vai nu man viņi šitien patās ir kabatā, šitien kabatā ir jau pilnas kabatas vienmēr visādiem āķiem ir, vai nu no šejienes vienu paciņu paņemšu. Ar to arī pietiks. Un kur var būt pretīgs laiks, es nesaprotu. Kāpēc vajag šitādē sarmai būt rasē? Nē, sarmai nē, rasē. No rītiem. Nu, baigi traki, nu. Tā, ka viss spil. Vai lielajā spainī ies mazais spainis iekšā? Kaut kas te neštimē, nestiķē kopā. Jāpaņem mazāks spainis. Šitā es domāju, ka būs labāk. Tā. No kurienes tie baltie tārpi tagad izlīduši ārā, spainī? Nu labi, nezinu, no kurienes tie baltie ir izlīduši ārā. Viņiem nevajadzēja būt ārā. Es ceru, ka nebūs no pilna. Pilns šķūnis nebūs sarāpojis ar tiem tārpiem. Ai, bišķīt nopampies. Muti nomazgāja vismazā. Labi, viss. Čāpojam. Būs biksiņas slapjas, viss būs slapši. No džungļu plantācijas. Cukurniedras augušas, pasties kādas. Tagad vajag izlausties tik cauri viņā. Gliemeži krīt iekšā zābakā. Nu, takš neliec tāds. Ir izbir ārā. Sakrīt iekšā. Mērkaķi tādi. Tā, kas mums notiek pirmajā spotiņā? Kaut kas te notiek vai nenotiek? Nu, te notiek tas, ka ir ūdens nenormāli daudz. Nu, no vārda pavisam. Tā kā pavisam daudz. Nezinu pat, kur te varētu iemest. Un baigā migla pacēlās. Saulīti lec. Baigā migla ir. Iešu laikam uz priekšu. Nu, te īsti. Var jau kur te kaut kur griežās ūdens, kaut ko iemest iekšā, bet baigies zari virs galvas. Šodien izskatās ļoti labi. Izskatās ļoti labi. Tik jautājums, vai palikt šitien, vai viss šitiņ tajā skrūmiem aiziet. Un tad te kaut kur pa malu varbūt tās var palaist. Tur zālēm ir jābūt. Tur pa vidu ir jābūt zālēm, it kā tur viss ir mierīgs. Bet tur zāles ir. Nu jā, mēģinu šitien. Nē, no sākuma šodien patās pamēģināšu.
Uzlikšu 2 baltos liekam virsū. Tas būs. Sākumā būs 2 baltie. Nu labi, varbūt 3 baltos uzlikšu. Redzēs. Baigās ambīcijas man uz neko nav. Jebkura zivtiņa, kura tiks noķerta, būs baigi forši. Jo grūti pateikt, kas šobrīd šeit vispār notiek. Ja tā būs raudiņa, būs baigi forši. Tā būs raudiņa. Tas būs sapaliņš, tas baigi forši būs sapaliņš. Ja būs mailīte, arī nekāda vaina. Arī mailītei ir sava vieta copis evolūcijā. Tā, nu viss, sāku. Kur bebrs peld. Vēl nav pamanījis mani laikam, vai arī viņam pilnīgi vienalga, ka es te stāvu. Nu, sitīsi, nesitīsi ar asti. Pamanīja, domā, ko tagad darīt. Ausi tikai atžmiedzis. Redzēt, kā ausis viņam tur stāv gaisā. Bunk, redzēji? Bunk, vai tā baigi negribīgi? Nepatīk man šitam. Jāpaiet 10 metri uz leju, bet tikai, lai uz turieni aizietu, vajag izlausties caur krūmiem, tāpēc ir jāsatina makšķara. Neko neizdarīsi. Tā ārpus neņemšu nost. Viss šitā. No, šitā varētu būt bišku mierīgāk. Nevar saprast, te varbūt gar krastu var palaist smuki. Vienīgais te baigi ņirbuļo arī tas ūdens. Jā, mēģinu. Kas zina, kas zina. Varbūt tās kāda zivtiņa šitien ir. Nedrīzāk jau par to straumas malu. Stulbi. Baigais ūdens. Varēja, kāpēc viņa mazāks viņš būtu? Nu tā, pavisam. Nedaudz mazāks. Šitas ir baigi lielais. Pasties. Es domāju, man zaceps ir. Izrādās nē. Ak tu, ašukiņš. Līdz dibenam ierīja, nu. Ai. Īsti nav tā zivs, ko es te baigi nācu meklēt. Bet, nu, kāda ir, tāda ir. Šukiņš redz paņēma. Vispār laikam šitiem te, tā iemetot iekšā, pat taisno. Te varbūt tās pat būtu vērts iemest kādu bumbulīti iekšā. Tur tā forši vismazām gabaliņu paslīd. Tas pludiņš, čunkš. Nu, redzēja, copēja izrādās man. Ašuki vai kaut kas, nezinu, kas tad diezin ir. Kaut kādas mailis. Bet tur taču nevarētu iemest iekšā. Te bišku kādu metrus, 2, varbūt 1,5 uz augšu no pludiņa. Man tagad pludiņš te, kur tur ir. Uz turieni, tur gan zacepā uzreiz aiziet. Nu, kaut kādas zāles, vai es nezinu, kaut kāds varbūt tas kociņš ir zem ūdens. Šitien nē, šitien normāli. Gan tur viss ņirbuļo, viss griežās, viss burbuļo. Baigi to pludu arī nekur nenes, ne pa labi, ne pa kreisi. Viņš forši stāv, un tur varētu būt iemest iekšā, bunkš un uzklātos tas galdiņš. Nu, tu skaties, kāda skaista vīķīte, nu. Nu, vai nav burvīga? Apēda visus 3 šitos te baltos un slieciņu. Labi, ej, līdaks pabaro. Nu, ko, jāmet atkal iekšā. Tā vienīgais, kas ir? Jāuzliek baltais jauns virsū. Kur ir man te baltiņie manējie, baltiņie? Kur ir mani baltie? Uzlikšu 1 vai 2 virsū. Jā, nu, vīķītis, ja vīķītis ir, tas jau, tas nekas nav slikts. Tas ir ļoti labi. Nozīmē, ka zivis ir. Gliemezītis. Asarīšus pabarosim ar gliemezīti. Tā. Kur jūs man tur esat? Barība, Tā, mazais tu vajadzēja tev, nu. Vēl tārpi, redz, nakteņu tārpi, un kas tik man viss, tas man vēl ir no Lobes ezera. Tā, uztaisīsim šito. 1 bumba. 2 bumba. No, sākumā 3 ielādēs iekšā.
te jau redzēs. Nav jau tā teritorija liela, visas zivis, kas gribēs tās momentāli būs klāt. Un vēl pa straumē viss tur notiek, tā kā būs viss baigi labi. Tā. Tagad nekļūdīties tikai. Ļoti labi. Es teiktu, ka nenormāli labi sanāca iemest. Parasti ar lieliem ūdeņiem vai nu zivis atnāk, vai nu zivis aiziet. Nu, grūti teikt, kas notiksies šoreiz. Kā tur būs, kā tur nē. Vai nu zivis atnāks, vai nu zivis aizies. Tā, miksiņš. Tārpu miksiņš. Uzlikšu vienu mazo slieciņu pa virsu. Varbūt tas kāda vīmba piepeld klāt. Kas zina? Varbūt kāda vīmbiņa ir. Bet varbūt arī nav. Čā. Un tur, kur iebarots, šitā. Vēl kādai minūtē jāpaiet ir, kamēr zivis aptver, ka viņām ir iekratis iekšā vesels kunkuls. O, copē. Nu, kas tad tur šitā copē? Smuki copē. Nu, būtu bijis jābūt, bet kaut kā izskatās, ka nav. Nu, stunda ir pagājusi, un ko es esmu vienu asarīti uz pļuhu noķēris un vienu to vīķīti. Pāris copītes bija, bet nu, tās arī tāds vīķīšu copītes, nekas te vairāk nav. Nezinu, kaut kā skābi, tas tā liekas, nu, tāds citrons, zini, kā tas seju savelk un viss. Man liekas, ka jāpaiet kaut kur citur. Ja te nav, tad te nav. Nu, it kā tai barībai bija. Re, kur tur redzi mailītes lēkā, bet tas tieši viņas tur lēkā, tur, kur es arī īstenībā baroju. Bet kāpēc viņas neņem? Nu, labi, mailītes man neinteresē. Gan jau, ka tur kādai raudiņai arī bija jāpiepeld klāt. Nu, nav tā, ka tikai mailītes. Kur viņas ir? Kāpēc viņu nav? Peldini tu tos tārpus, bet jēgas no tās peldināšanas nekādas. Laikam iešu tālāk. Pieņēmu operatīvo lēmumu, iešu kais tālāk. Nu, ja nav, tad nav. Man vēl spainība arī ir. Pamēģināšu kaut kur citur. Varbūt tās kaut kur ir aktīvāka tā kustība. Jā, nu tagad jau arī zinu par to ūdeni lielo. Grūti jau noteikt, kurā vietā te kas varētu būt. Tā, vienīgais, kas man besīja ārā, ka tā zāle nenormāli slapja. Tas man besīja ārā. Pārējais tā kā viss būtu saprotams un skaidrs. Bet nu, zāle. Viss čau. Šitas ir forši. Kad tu redzi tās nātres, ka ir gandrīz tavā augumā. Ļoti. Ot kā man nepatīk šis skaistās vasaras pļavas. Tāpēc pavasarī forši. Hei. Zāle ir īsa, vēl nav izaugusi. Ir pa skaisto. Tā šitien. Šitas ir interesanti. Man likās jau, ka šitien jābūt. Es tikko iebaroju. Šitas īstenībā, nu, ir 3. metiens, bet tikko piebaroju. Un te gar malu var palaist. Un pasties, smuka raudiņa. Pirmā smuka raudiņa. Nu labi, šitā nav smuka raudiņa, šitā ir vienkārši raudiņa. Nevajag te pārspīlēt. Bet tas, ka te ir zivis, tas ir ļoti labi. Tā. Jāgalē tikai ūdens. Čau. Tā. Ūdens ir spaini iekšā. Viss. Jā, mučī, man patīk. Es padodos. Tā reiz vienu to raudiņu noķēru, vienu to asrīti. Un tas ir arī viss. Nezinu, ko es te nepareizi daru. Man ir cita doma. Man ir ļoti liela cita doma. Es pamēģināšu vienu citu domu. Bet aiziešu mājās no sākuma kafijas dzeršu. Jā, es kaut ko dzīvē pamainīju. Iedzēru kafiju, gan jāteic, man kafijas krūze kur tur uz spaiņa stāv, es vēl viņu neesmu pavisam piebeidzis. Skaties, ko es noķēru. Pasties, kas pa skaistu sapalu. Es viņu tūlītā sakabināšu, ielikšu spainī iekšā, izstāstīšu to, ko es esmu izdarījis savādāk. Tā. Kur viņš peld man. Iekrāmē iekšā. Skaists. Šitas ir skaists. Nu, tāds standartiņš 450-600 gramu.
Bet ko es esmu izdarījis? Es esmu izdarījis tā kā kādreiz bērnībā. Mēs nācām uz šejieni. Sanāk tā, ka upē ūdens pacēlies ir. Un tad maza atstraumīte šitan veidojās. Kādreiz viņa bija šitā te gar krastu, bet tagad viss tas ir aizgājis uz priekšu, šitas te ir aizsaudzis. Es uztaisīju makšķeri. Kādreiz mēs gājām ar lazdukātiem, bet ņemot vērā, ka tagad man ir iespēja arī kaut ko labāku paņemt, ja? Nevis lazdukātu. Man lazdukāts, starp citu, no copas meistara klasēm palikuši vesela čupa. Kur 5-metrīgais. Es gan viņam pļaujot zāli nopļauju pašu spici, bet tas man ātrumu nemainīja, ātri kaut ko uzčubināja. Lūk, 1-gramīgais pludiņš virsū, šī gadījumā slīdošais pludiņš. Vienkārši man citu pludiņu nav, tā jau man būtu fiksētais. Bet citu pludiņu man nav. Nezinu, kur man visi pludiņi maziņie palikuši. Tālāk maziņš āķītis, 1 gramīga skrotiņa, viss. Un, kā jūs domājat, uz ko es ķeru? Uz parastu baltmaizi. Tikai baltmaizē, zināt, kas ir jābūt? Baltmaizē jābūt svaigai. Skaties, tad, kad tu paņem, un tu viņu saspied, ja? Un viņa ir tāda cieta, jau viss, jau bumbiņa gatava ir. Tad, kad maize nav svaiga, tad sanāk tā, kad tu viņu ar sēklām saslapini, lai izveidot to bumbiņu. Un tad, kad tu viņus izveidojas, tad viņa nešķīst ārā. Bet tad baigi ilgi viņu jāveido, kamēr tu viņu sataisi. Bet ir tā, ka jau tā maize ir tā pārkaltusi, ka vairs neko nevar izdarīt un viņu zāķi neturās nekādā veidā. Es tur ķeru sapalu. Bet es tur piebaroju. Bet ja piepeldēju sapals, tas nozīmē, ka momentāli visu to maizi, ko es esmu iebērs iekšā, viņš viņu apēd. Tur ir vienā mirklē, es esmu redzējis, kāds notiek bling, 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 viss maizes nav. Ejumies tālāk. Mājās novilku zābakus nost, atnācu uz šejienu, te ūdens izrādās ir tik augstu pacēlies, ka jābrien iekšā. Tā, zini, druscītiņi ir tā. Neforši, bet neko darīt. Jācer, ka nepārāk nosalšu. Kaut kāds mākonīši sāk staigāt. Sāk staigāt mākonīši un izstās sāk mākties, kad tikai nenāk lietas virsū. Jāviec! Vēl viens paņēma. Drit vai kociņu. Noturēt nevaru. Ai. Uzreiz glārku un ir. Tā, dabūšu es viņu šitā laukā, nedabūšu. Man ir 0,16 fluorkarbons, tas arī bija vienīgais, kas bija no pavadām. Tāds plānākais. Oi, nāc. Ir. Pruha. Aizgāja pruha. Tu skaties. Kā var šitā te? Smuki sanāk, uzreiz tā glarka un viss notiekās. Man jau būtu pieticis raudiņām, bet labi, ja sapali gribās. Tā, man vienīgais nav ar ko viņam izdzimt ārā. Āķi, es tad šitā te ar zariņu paņem un čuk. Un tas es nezinu, kā sauc to instrumentu. Redzi, viss. Neko. Bet tu šitās makšķeris, tu pieceri, tā kā esat tos video redzējuši no Ķīnas vai kurā vietā viņi ķera tiem gariem kātiem. Tieši tāpatās ar šito taisnajā bolorki iekšā. Jāiet mest vēl. Es to maizi, maizē galvenais ir kā, es nezinu, jūs jau droši vien arī zinat, tie, kas copē uz maizi, tie jau zinās. No maizes galvenais ir dabūt ārā gaisu. Un es drusītiņi ar siekalām, siekalas ir lipīgas, pirms likšanas virsū uz āķa, apslapini viņu, un viņa reāli tad, viņa nemirkst ārā ilgāku laiku. Tur ir gadu tehnoloģija izstrādāta. Kā tas ir pārtikas tehnologs vai ne, kā izstrādājis recepti, kā turēties maizei uz āķa. Tā tas ir. Jā, tur bišku ar sajūtām ar to maizi ir. Ko, būs vēl trešais? Es nezinu, man tā barība vēl ir palikusi, ieber to barību iekšā, mājās jau arī viņi nenesīs. Es iepriekš maizi bišķītiņu sakošļāju un iebirdināju iekšā. Es parasti, kā saka, uz to, ko tu ķer, ar to arī baro. Es tā arī izdarīju, paņēmu maizes garoziņu, to kancīti,
pusi klak sakošļāju, saspaidīju, iebēru iekšā un viss. Nu, redz, 2 sapali dabūti. Vispār senos laikos mēs ar māsu šitien nācām. Nu, vienkārši es vienmēr gaidīju, kad pacelsies upē ūdens līmenis. Un parasti tas bija ap Jāņiem vai pēc Jāņiem. Jo nezinu, kas notiekās, tad tā zivs sāk migrēt. Un ir bijis visādi gadi. Tad, kad ir citus gadus, ir tā, ka pēc lielajām lietavām tā zivs nomigrē un aizpeld projām, a citus gadus vienkārši sanāk iekšā. Nu, es nezinu, vai nu atnāk uz to upi vai kā. Bet, nu, ir tā, ka, nu jā, visādi ir bijis. Bet parasti es esmu vienmēr gaidījis šos lielos ūdeņus. Tad ir interesanti. Tad beigās zivs migrācija notiek un kaut kas nomainās. Un tā ir. Nu ko? Ir vēl viena raudiņa? Ir viena raudiņa, nevis vēl viena. Un tas jau ir forši tā. Oi, gandrīz noslīku kaut kur. Sāku domāt, varbūt tās vajag uzlikt. Nevis maizi, bet baltos varbūt tās. Labi, sapali man ir, it kā visi forši. Bet varbūt tās vajag baltos un tad vienkārši ilgāk turās uz āķa. Bet varbūt tās nevajag neko mainīt. Kāpēc mainīt to, kas strādā? Atkal kārtējā reize. Nē, viss ir labi, nē, atkal ir pārāk labi. Vai kaut ko pamainīšu? Jā. Eko. Šitā te sakošļā. Vismaz es tā daru. Garozs nekad negrimst. Garozu nevar uz āķu uzlikt. Tikai mīkstumu. Es met iekšā un laiž blakā. Tur, kur grimst lejā. Nu, raudai arī jābūt. Vispār man 2 vai 3 copas arī bija, nu, vienkārši tuk. Vai nu tā bija mailīte, vai nu tās ir raudiņas, grūti pateikt. Nu, mailītes, rekur lēkā mailītes. Mailītes arī ir. Bet es domāju, ka, ja sapals bija pienācis klāt, viņiem pilni vēderi jau ir ar maizi. To, ko es iemetu iekšā, tā barība. Nu, tur viss sapalam tā mute ir liela, viņi momentāli nolasa visu, tā kā nogram. Kas tas tāds par gliemezi man te pielips? Es tik ātri staigāju, ka man gliemezis pilnīgi paspēja pielikt pie kājas. Paņemšu barību. Kam tad es viņu te taupīšu īsti? Sataisīšu bumbas, iebēršu iekšā. Pārīti. Vai ēd zivis vai ne? Ko tad? Arī zivtiņām vajag kaut ko apēst dzīvē. Savādāk viņas jau neko labu nav redzējuši, kā tikai te baltmaizi un tārpu uz āķa. Tā vismazām krišāņa barībiņu, okts, ope, grunbait, sport. Būs redzējušas. Forši. Tā. Ceru, ka man kāds sapals jau nebūs aizvilcis projām. Makšķeri. Ko mierīgi. Bez spolas nav kur aizcerties, kā dod iekšā. Tā aizpelda. Nu viss. Tūlītās būs vēl sapali. Mailīts tur taču ne. Pamēģināšu uzlikt 3 baltos virsū. Vismaz mailīt varbūt kādu noķeršu. Nezinu, kaut kā tur vispār tik bēdīgi viss izskatās, ka bēdīgāk nevar būt. Oi. Iesūca čību iekšā dubļos. Otru tagad iesūca. Tur kaut kā sūc iekšā tieši tajā vietā. Kaut kāda bedrīta laikam ir. Tā. Pamēģināsim uzlikt virsū baltos. Tā, mūk prom no rokas. Kā viņi man mūk projām. Tūlīt tās uzspraudīs virsū. Āķīčs te maziņš man ir. Vairāk es uz krokodīliem neeju. Samierinājos, ka jāķer mazās zivis. Bet pasties, šitāds mazais āķīts vai ne? Un tā sapalam iegriež mutē iekšā. Tā kā īzī pīzī viņi izvilkt ārā. Nu, lūk, čakā. Nu ko, ķerieties zivtiņas. Tagad kaut kāds brītiņš jau klusums bija. Un vispār tā kā nekas nav. Bet mailītis skraida pa virsu un nezinu, kāpēc tā zivtiņa neiet tur zemāk, nemēģina kaut ko apēst. Nu vo, ir. Mailītis ir, jā. Uzreiz klark jau ēd. Ar baltiem tā ir, jā. Mailītēm. Vīķītēm patīk. Nu labi, atrādīšu. Noķeršu kādu vīķīti, atrādīšu jums vīķīti. Nu,
kā solīju, lūdzu atrādījums vīķīti. Redzi, kādu smuku vīķīti. Izsūca vienu balto jau tā, ka vienkārši ārprātā. Labi, šito mēs atlaidīsim vaļā. Nu ko, ķeram nākamo vīķīti. Nu jā. Nu labi. Noskaidroju, ka zivis šeit ir. Ar to arī man pietiek. Tajā ziņā, ka es ņemšu nost tomēr tos baltos. Nu, nafigu viņas. Tur ir baigais lērums ar tām vīķēm. Nav iespējams tur neko izmakšķerēt citu laukā. Tāpēc likšu atpakaļ vienu maizi ar domu un cerību un gaišām cerībām. Ne tikai domu un cerību, bet gaišām cerībām, ka to maizes bumbulīti izvēlēsies kāda rauda, varbūt tās sapals. Jo tādu bumbulīti, kā aizlieku virsū, nu, vīķi vismazām nevar apēst. Bakstīt jau viņu tur var bakstīt, viņu sist klopēt, bet apēst viņu nevar. Jāsabar pēdējā barība iekšā. Pareizāk visu tā, ka barība, kas man tur ir. Ai, atkal pazaudēja čīlī. Heidīnu. Sūc iekšā visu laiku. Jā, pats jau sakbredāja. Un šitien plaču sūc iekšā. Jāsataisa bumbas, jāsamet iekšā. Nu, šitas arī te palicis ir no tā kilograma barības. Jāteic, nu ļoti garšīgi pēc vaniļas smaržo. Nenormāli. Es droši vien, ka, ja es būtu zivs, es pats viņu apēstu. Bet, nu, žēl, ka es neesmu zivs. Iemetīs iekšā, pabaros vīķītis. Vīķītiem arī dzīvē gribās kaut ko garšīgu redzēt, zin kā, un kāpēc, lai tas nebūtu vaniļas piebarojumā barība. Čakā. To pa virsu. Spainīti un rokas nomazgāt. Izskatot spainīti, rokas. Viss. Maizi man vēl kādā tā ir. Ja šā krastā, tad mums spainīt līdzi. Nu ko, vēl būtu forši kaut ko noķert. Ofta beidzot es redzēju vienu foršu copīti. Nu tāda copīti, tā kā, zin, sapals būtu ņēmis vai kaut kas tāds, nu, kaut kas jau nopietnāks. Labi, iestiepa. Nu ko, šī copīti man tikko nomotivēja. Ja tur ir sapals atnācis, tad viņš noteikti vēlreiz ņems. Jo maizes tur tagad vairs jau nav. Ir palikusi tikai tā iebērtā barība. Smaķels ir, bet no maizes valdzinājumam šitādam skaistam bumbulītim, es domāju, sapals nespēja pretoties. Nu, šitas galīgi ir īpatni, nezinu. Nu, es teiktu, ka īpatni. 2 sapali, 1 raudiņa, un pēc tam ir absolūts klusums. Baigi jocīgi. Nu labi, tās mailītes neskaitās, vīķīti paliek vīķīti, bet kur ir raudas? Raudām vajadzēja būt. Viņas vienmēr ir. Bet tagad nav. Nezinu, kāpēc tā. Nu labi. Negaidīšu pat kā maizi nokrīt nost no āķa. Domāju, ka pietiek. Jāiet, atlaidīšu vaļā mazuļus. Noķertos 2 tos sapalus, savējos skaistuļus. Tikai no sākumā jāpasmaļ ir spainis ārā. Eģā! Čakā. Viss, esmu izlīdis ārā. Tā, kas mums tur ir, kas mums tur nav. Šitas te mums te ir. Šitas mums te ir. Ko? Pasties. Nu, ai, kādi jūs esat. Skaisti rupuči, nu, sapals ir ļoti skaistas zivs. Kas tad tev atgadījās? Kaut kas tev uzplēsās. Tā. Uč. Alā. Ej. Un tev, kas šitas te ir draudziņš, vai ne? Tā bija mamīte. Šitas ir tētiņš, čankš. Ir čankš iekšā. Nu, un ko? Mazā fepika raudiņa. Nu, pavisam fepiks. Nu, tāds fepiks, ka vienkārši ārprāt. Eģ. Viss. Tā kā šodien ir līgo diena, rītā vēl ir Jāņi. Es nezinu, droši vien, ka jūs jau skatāties pēc svētkiem. Man ir jāiet jāsalauž Jāņa zāle. Upes krastā jāatrod kaut kur te jābūt ir kalmēm. Jāmeklē pa šito krastu, jo pāriet nevar. Nu, lūk, un
Man 3 kg šašliks jācep. Es domāju, ka man zivs vienkārši nav kad ēst. Jā? Viņām vienkārši uz svētku galda nav vietas. Būs jāsastrādā šašliks, un tad jau varbūt tās kaut kad atkal pieķeršos pie zivīm. Čau!